ļoti gribētu būt atklāta, kā tāds atklātais. Mums te bērnu dārzā izlaidumi, viņš var attīvas dziesmas uzdziedāt. Mācījies tur 10-15 gadus, nu taču nevar man pateikt. Nedara par brīvu. Čūs, kas ir par garu zoodārzā, ir par garu, par lielu, par resnu, tur nevar skatīties. Krokodils nekustās kā dāvanu laulātajiem, ja? Ļoti labi, aplūkojot zvērus, tos, kas nav Rīgas ielās. Čau, labdien, un esiet sveicināti visi. Kā es epizodē, mani sauc Kristīna Stakene, un es jūs ļoti mīļi sveicu šajā 4. maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienā. Un tad, kad es aizdomājos par šo dienu, es nezinu, kāpēc es pēkšņi atcerējos savu vecmāti, kuru es piedzīvoju līdz pat 19-20 gadu vecumam. Un viņai vienmēr somā bija bārbelīte. Es nezinu, kā ar jūsu vecmāmām, kas bija viņu somiņās, bet viņai vienmēr bija bārbelīte. Un kas ir ļoti jocīgi, es nezinu, no kurienes šajā podcastu studijā uzradās bārbelīte. Es neesmu nekad pirkusi, es nezinu, kurš te ir bijis, ko nesis, bet kā viņi te varēja uzrasties, es nezinu. Es pieņemu, ka tas ir tāds mīļš, skaists atgādinājums par to, kurai paudzei mēs esam parādā pateicību un tādu iekšēju skaistu sajūtu un atmiņu, atdošanu, cieņas atdošanu par to, ka mums šodien ir mūsu brīvā Latvija, ko atliek vien nosargāt. Un runājot par brīvību, vienmēr mēs aizdomājamies par to, cik it kā tā ir pašsaprotama un tērnīgi pat laikā nav. It sevišķi redzot to, kas notiek mums, diemžēl, kaimiņos. Un tāpēc gribu mums visiem vēlēt, prast ar savu brīvību, rīkoties pēc vislabākās sirdsapziņas, katram savā dzīvē, katram savā ikdienā. Un tie, kas nav brīvi, tie nav brīvi. Ja? Jūs sapratāt, ko es domāju, tie, kas ir brīvi, tie vienkārši ir brīvi. Un brīvība ir grūti, varbūt iegūstama, bet tikpat grūti arī nosargājama. Tāpēc, lai mums izdodas runāt par brīvību, ar lielu mīlestību un katru dienu saprast, cik mēs tomēr esam ļoti laimīgi darīt visu to, ko mēs darām šajā brīvajā Latvijā. Un runājot par māja brīvdienām, es jūs apsveicu, tās ir noslēgušās 4 brīvas dienas, kurās daudzi neprata uzvesties, ja? Daudziem paslīdēja kāja, kādam ir jāiet ārstēties. Daudziem ir jāiet ārstēties, vai ne? Bet kādam jāiet ārstēties, kādam jāpārdomā sava rīcība. Brīvdienas, diemžēl, bieži vien Latvijā izvēršas par dramatisku faktu Vāceles vietu, kur tu vari salasīt šos dramatiskos faktus, gan par tiem cilvēkiem, kas sēdušies pie stūras alkohola reibumā, gan par to, kas noticis ar bērniem un tā tālāk. Nemākam mēs dzīvot, nemākam mēs atpūsties un nemākam mēs arī savus līdzcilvēkus pieskatīt. Neko mācīsimies, vai ne? Bet runājot par brīvību, man uzreiz gribas padomāt, ko tad mēs cilvēki darām par brīvu. Un tad, kad es runāju par brīvu darīšanu, tad es runāju par tiem pakalpojumiem, ko mēs prasām citiem, lai viņi mums sniedz. Piemēram, mani šodien tik brīnišķīgi uzpucēja par brīvu mana skaistā brīnišķīgā make-upiste, ja? Jeb saka make-up māksliniece, bet make-upistiem nepatīk, ka viņas tā piesaka make-upiste Marisa Vipuli. Ja jūs domājat, kas man šodien notika, mani vienkārši uzkrāsoja. Un tā tas notiek. Un es pirms kāda laika jautāju, ko cilvēkiem visbiežāk bet ko cilvēkiem visbiežāk prasa darīt brīvu, un tad ir šīs atbildes, kuras es saņēmu, tās gāž no kātiem. Tā kā saspicējiet ausis, jeb kā es nedaru par brīvu. Es sākšu pirmā, ja uzreiz tredos, lai kaut kā iesildītu publiku, tev reizēm ir jāsāk pirmajam ar kaut kādu atzīšanos, un es uzreiz sāku pirmā, ko tad man cilvēki visbiežāk prasa darīt brīvu. Tas noteikti ir kaut kas saistīts ar pasākumu vadīšanu, ļoti daudz ir labdarības pasākumu, tāpēc daudz prasa novadīt kaut ko bez maksas, daudzi prasa izvietot savus produktus un pakalpojumus arī bez maksas, vai tāda maza bartera veidā, ja? Tad tur 15, 16, 17 gadus veidot sociāls tāds kapitāls, un tu ieliksi tur to storiju, kas man grūti? Nav grūti, jā, nav grūti. Es par to atzinos, mūziķiem prasa par brīvu atbraukt, uzspēlēt vienu dziesmu, tūt izlaiduma laiks, visi zvanīs. Sveika, Māra, vai varētu lūdzu atbraukt vienu dziesmu, uzdziedāt par brīvu? Sveika, Aija, varētu lūdzu vienu dziesmu atbraukt uzdziedāt? Varētu mums te bērnu dārzā izlaidumu, viņš var attīvas dziesmas uzdziedāt. Un tad visi prasīs par brīvu, bet neviens jau nesaprot, ka tas par brīvu un tā viena dziesma, tas viens posts, tur aizmugurē bija šī tāda karjera, bija šī tāds darbiņš, nav ko tā prasīties. Bet man patika jūsu atbildes daudz labāk par tām
tām atbildēm, ko es varēju iedomāties, kādas tās varētu būt. Tad nu sākšu ar Kristīne Bērziņa grāmatvedi raksta. Kā man izdevīgāk reģistrēties kā pašnodarbinātājiem vai kā sijā? Šito es varu norakstīt izdevumos. Man vidi atsūtīja vēstuli, var paskatīties, pateikt, ko man darīt. Ja? Nu, grāmatvedītēm mums patīk uzdot šos jautājumus. Kristaps raksta, ka viņam jautā par kalniem, loģiski, vai ne? Kurp un kad doties, pa kuru maršrutu kāpt un tālāk kādu ekipējumu izvēlēties, apdrošināšanu pirkt un tā tālāk un tā joprojām. Viņš gan saka, ka viņš tik tiešām visbiežāk arī atbild vispārējas cilvēcības vārdā. Jā, Rūta Rēnika, Ričija Rū mamma, ja, gribētos tā viņu nosaukt, raksta, ka Ričijas Rū bieži ir interesants priekšstats, ja kaut ko uzdāvinām, tad cilvēkam sajūt, ka mums tas bija par velti. Patiesībā katra grāmata, rotaļlieta vai biļetes koncerti ir reāli izmaksas daļa, ko paši sēdzam. Tas vienmēr apzināts lēmums. Tā tas ir, vai ne? Ja to kāds uzdāvina šampūnu vai vēl kaut kā, kāds par viņu samaksājis. Ja kāds uzdāvina grāmatu, kāds par viņu ir samaksājis. Tāpēc forši ir tomēr norēķināties par pakalpojumiem vai arī par kaut kādām lietām. Santa Biezā raksta, es sev vienmēr saku, nav tāda par brīvu, kāds samaksā. Tas, ko es tikko teicu. Džeida Sinena raksta, viņa laikam strādā bārā. Pieliet vairāk alkohola viņa dzērienam. Kas tev žēl, tā kā pielēj. Aisma Baloda, šis ir super. Neko nemāku, neko neprasa. Šis ir brīnišķīgi atbrīvojoši, teiksim, ja tā. Es neko nemāku, neprasiet man neko. Man arī patīk tāds komentārs ir, čau, kā iet, Klau, man te vajag tādu ātru konsultāciju, nosūtīšu līgumu, parasti 10 lapām, dažkārt angļu valodā, var arī ātri uzmest aci, man tulīt būs tikšanās. Vai arī vēl labāk, 3 gadus strādāju neoficiāli, bet tagad aizgāju no darba, man nesamaksāja algu, kā man rīkoties. Tā tad jurista konsultācijas, ja bez maksas prasa. Fizioterapeita Mārta raksta, atsūta izmeklējuma rezultāts ar jautājumu no sērijas, ko tu man ieteiktu darīt, ja? Un kad piedāvāju attālināt vai klātienes konsultāciju, tad vai noignorēju, vai pat atklāti pasaka, ka es cerēju uz īstu padomu, nevajag taču to konsultāciju, ne? Protams, tur mācījies, tur 10-15 gadus, taču nevar man pateikt, kas ir. Mājas Kūkas LV raksta, izcept kūku 100-200 cilvēkiem, Dievs, cik tur sviesta. Sviests ir dārgs. Cilvēkiem ir iespēja, ka vakar vadītājs no skatuves pateiks paldies un pieminēs mūs. Šādu lūgumu gadās vismaz 2-3 reizes gadā. Jā, un te uzreiz ir fani arī uzreiz. Jums brīnišķīga medus kūka, es gan pirku viesiem par naudu. Un uz tās bija sarkankrūtītes. Jā, juridiskās konsultācijas prasa, tad kā reģistrēties, protams, grāmatvedības pakalpojumus vienmēr, ja tur gribas pakonsultēties. Indra Salceviča raksta, Indra, kur nopirkt konkrēti izmēra drēbes? Indra, varbūt to krājumos ir kāda kleitas bala. Indra, mums vajag rīt klipu filmēt, budžeta nav. Un tur uzreiz stiliste Laura Puncula pieslēdz, jā, būs filmēšana, budžeta nav. Mana mīļākā tēma, es pieņemu, ka stilistiem tiešām tā ir bieži, un arī make-up māksliniekiem stilistiem vienmēr kaut ko prasa. Redziet, es nevaru atļauties stilistu, jā, es vienkārši pati stilistoju un sēžu savā zaļā jakā. Dārznieki raksta, apskatīties un ieteikt, ko darīt, atsūtīt sēklas bez sūtīšanas izdevumiem, jo tie tik dārgi un vienai paciņai par lielu, vai arī nokonsultēt, jo pirks no manis un tā arī neko nenopērk. Pērļu māma raksta, ka izrakstīt ātri elektronisku receptīti, iedomājies, cik laika aizņem darbdienas beigās, piemēram, izrakstīt 20 receptes e-veselībā, bet parasti svētdien rītos, jā, viņai tas tiek prasīts, jo ļoti vajag. Tādas mēs prasām. Diana Zirniņa. Kādreiz Goru vadīja brīnišķīga dāma. Uzrakstīt scenāriju pasākumam, salikt programmu, novadīt kāzas, kā dāvanu laulātajiem, ja? Jā, kāzu vadīšanu. Es arī vadu kāzas. Man bez maksas neviens nav prasījis vadīt kāzas. Visi gatavi man ir samaksāt, lai es atnāku uz viņu kāzām. Tā, no manis to pašu gaidīja pie tam atrakcijas, atribūtus man rēķina. Vispār par kāzām es uztaisīšu nākamajā epizodē atsevišķu tēmu. Es esmu vadījis diezgan daudz kāzas, ne tik daudz kā citi daudz kāzu vadītāji, bet es arī esmu vadījis daudz kāzas. Man ar tur ir savi novērojumi. Tagad ir tas kāzu laiks, es domāju, ka par šo tēmu mēs varam parunāties. Jā. Izrakst lūdzu ātri vienu e-recepti, vēl viena daktarīte mums ir, ja? Kurai prasa, pēdējo reizi laikam bija piedāvājums sabildēt, šis bija brīnišķīgs bērnu ballīti bez samaksas, bet varētu ņemt līdzi savus bērnus un ēst, cik uziet. Jā, es iedomājos, es varētu tā, ko es varētu iet pa brīvu vadīt pasākumu, paņemt līdzi visu savu ģimeni. Vienkārši, lai pāēt, lai pādzer, lai paklausās tur muzīku, vai ne? Var tā darīt. Man liekas, ka tas nav pēdējais dīls. Noteikti vēl tādi interesanti piedāvājumi, un tad viņiem tos izsaka. Šeit ģimenes vīrietis iekomentēja, ja, ka es esmu vīrs un tēvs meitai. Viņas, manas meitenes, visu prasa, lai dara par brīvu.
Nu, lūk tā, var par brīvu darīt, var nedarīt. Mūsu izvēle, kā mēs rīkosimies ar to brīvību un savu brīvo laiku, kas mums ir dots. Jūs noteikti negaidījāt to, kas sakos tālāk, bet turpinājumā, kā es skatos zvērus. Kā es skatos zvērus? Nu kā, zoodārzā skatos zvērus, un arī zoodārs, tas ir tāds atsevišķs vispār zoodārs ir atsevišķa dzīves sadaļa, vai ne? Tas ir brīdis, kad tu saproti, ka tev par maz zvēru ir uz ielām un savs iekšējais zvērs tev ir vai nu nogurdinājis, vai nu sen nav modies un neko darījis, ja tu dodies apskatīties zvērus. Vai arī tev ir maz bērnu, un tas vienkārši ir ļoti foršs laika pavadīšanas veids. Tāpēc turpinājumā apskatīšu 3 zoodārzus, ja? Rīgas zoodārzi, man gribētos teikt centrālo zoodārzu Latvijā, Sigulda zoo un Rakši Cēsīs ir uz manas ēdienkartes. Tie ir visi 3 zoodārzi, kuros esmu bijusi nesenā pagātnē, un man ir izdarīti savi novērojumi. Protams, šos novērojumus neizdarīju viena, bet 2 ar savu dēlu. Un tā, ko es varu teikt? Pirmkārt par cenām. Rīgas zoo visdārgākais, viņiem visvairāk zvēru. Nē, Rīgas zoo nav visdārgākais. Nav gan, ne. Rīgas zoodārs, no 1. maija tur pacēlās nedaudz tās izmaksas, ieejas izmaksas, bet tur ir dažādas kombinētas biļetes, un gala beigās nav par brīvu, bet nav arī tik traki, viss ir pavalkams. Un mums ar Leo uzreiz prātā pēc zoodārza apmeklējuma 3 nedēļas dzīvoja nīlzirgs. Ja? Es pirmo reizi iegāju nīlzirgu mājā, es 100 reizes, 50 reizes dzīves laikā noteikti tas bija zoodārzā, Rīgas zoo, bet pirmo reizi iegāju nīlzirgu mājā. Kā tur smird? Ārprāts. Bet tas nīlzirgs, tās bija varens. Tur bija veseli 2 un izņēma ārā savus lielos deguns un šņukurus un izpūta puņķus, kā Leo teica, un tas bija tāds varens piedzīvojums. Tā kā mēs par nīlzirgiem tagad lasām grāmatā Muris un zoodārs, ļoti laba grāmata, starp citu, par mazo baibu, kas devās uz zoodārzu un atrada savu muri. Un nīlzirgs tagad ir mūsu super tēma. Man daudz kas vēl patika. Un daudz kas patika zoodārzā, žirafes patika un citi zvēri patika. Es tagad runāju tā kā divgadīgs bērns, kur intervē, kas tev vislabāk patika? Čūskas nepatika. Čūskas ir par garu zoodārzā, ir par garu, par lielu, par resnu, tur nevar skatīties. Krokodils nekustās, arī kas tas par tādu eksemplāru, kas nekustās. Ko mēs vēl varētu kritiski pateikt, lauvas neiznāca no mājām, ja viņām ir tāda lauva māja, ka viņi nenāk vienkārši ārā, un tīģeris arī bija ļoti slings, un tā kā garlaikots vispār ļoti tālu un knapi varēja redzēt, bet man ļoti patika lapsas. Lapsas, kas izrādījās, bija vilki, kas izskatās pēc rudām lapsām. Tās bija brīnišķīgas. Visādā ziņā pastaigi ir ārkārtīgi skaisti un ārkārtīgi jaukas Rīgas zoodārzā. Tur notiek arī dažādi pasākumi. Mēs bijām dienā, kad sita putniem būrīšus. Protams, ārā laiks ir nenormāli augsts ik pa laikam, un bezgalīgā salšana ir tas, kas Latvijā ir garantēts teju 9, 10, 11, 12 mēnešus gadā. Bet es gribēju vēl pieskarties ēdināšanai Rīgas zoodārzā. Būtu forši, ka tur būtu, kaut kāds tur tāds veselīgs piesitiens tajā visā, ne tikai tādas eļļā ceptas lietas un saldējumus, bet, varbūt, piemēram, kaut kas tāds, padomājiet paši, varbūt nav noieta, varbūt, ko es tur ieteikšu savus, ne jau tur snatšies taisīt kaut kādu risoto, bet, varbūt kaut kādas veselīgākas izvēles varētu tur gribēt atrast. Visādā ziņā mums ļoti patīk Rīgas zoodārs. Man liekas, jāiet uz Rīgas zoodārs. Tur arī ārkārtīgi skaists skats uz ķīša zāru un pozitīvas emocijas visas dienas garumā. Rakšos mēs bijām Cēsīs. Tātad Cēsīs atrodas Rakši, un mēs bijām tieši pirms gada. Leo bija visai mazs. Un mēs devāmies turp, lai piedzīvotu gan lielo skaisto kamieļu parku, gan, protams, lemuru māju, kas ir tā kā, es gribētu teikt, jājam zirdziņš, bet tas izklausās slikti, lemuru ir jājam zirdziņš. Un tur tā ieeja, man šķiet, ar visu lemuru māju bija kaut kādi 15 eiro, līdzīgi kā Rīgas zoo gan ir lētāk. Un brīvdienās, ja tu gribi vienkārši tur mega super duper komplektu, tur ir tāds komplekts Ultimate pieredze 25 eiro, un tad tu vari izbraukties gan ar ēzeli, gan ar lamiņām vari pastaigāties, gan ar kamieli pajāt un ar gibonu mājā nokļūt. Un tāda Ultimate pieredze tur maksā 25 eiro. Mums ar Leo patika pabraukt ar traktoru, ja. Labi, tas ir eskavators.
Jā, Leo patika eskavators, to mēs novērtējām. Man ļoti patika tas, ka uz lemurmāju tur varēja konkrēti paņemt to biļetīti un zināt, kurā brīdī tev tur jākāp iekšā tajā autobusiņā vai transportiņā, un tad tev aizved uz to lemurmāju. Tā pati pieredze gan bija visai īsa, man gribētos garāku to pieredzi, jo visa tā braukšana un kratīšanās un ņemšanās no bērni rati un viss kaut kas, tas ir baigais čakars, vai ne, to visi zina. It sevišķi to aizbrauc viens, kā es ļoti bieži daru. Un kas ir labā lieta Rakšos, tur ir kur paēst. Ja? Tur ir vienkārši forši normāla mājas virtuve, kurā ir ļoti, ļoti garšīgi, normāli, un tas ir tā kā pozitīvais punktiņš no mums. Un mūsu pēdējā pieredze ir Sigulda zoo. Kas tas ir, Leo? Lielis. Kā vielis? Jā. Kas neatrodas Siguldā, un es biju pārsteigta, izrādās. Es esmu bijusi Siguldas zoo tikai ar māsas bērnu, bet tagad devos ar savu bērnu, tā pavisam citu pieeju, vai ne? Devos Siguldas zoo, domājot, ka tas ir Siguldā, bet nē, tas ir Krimuldā, vai ne? Un, paēdu kaut ko pa ceļam, jo tur īsti nav kur paēst. Tas ir žēlīgi, es paēdu ragansķēķi, jo īsti tur jau var pa ceļam nav kur baigi paēst. Jā. Un tā man tas gāja. Tas ir it kā lielākais privātais zoo, tā ir rakstīts mājaslapā, bet es gan nezinu, vai tas tiešām ir lielāks par Rakšu zoo, vai Rakšu zoo arī nav gadījumā privāts. Bet, labi, es šos pētnieciskos darbus šeit neveikšu zoodārza jautājumos. Man uzreiz gribas pateikt, ka tur bija zebras, kamieļi, alpakas, visādi putni, lemuri, protams, un papagaļu māju. Un mēs, protams, braucam pie lemuriem un papagaļiem un mazajiem surikātiņiem, kas, man liekas, mani nedaudz tādi radinieciņi. Bet, ko es pateikšu par šo vietu? Tagad sākam ar kritiku, ja? 1 stundu stāvēt rindā, lai tiktu lemuru mājā. Fail. Nevajag tā darīt. Ja? Iedodiet pie kases mazu nozīmīti uz konkrētu laiku, kad tu pērci gribu lemuru mājā 15:30 iekšā. Stundu stāvēt rindā, mazs bērns, ne tu saproti, cik ilgi jāgaida, cik ilgi tu būsi iekšā, cik ilgi ārā, cik tur laiž, nelaiž. Trūkst komunikācija trūkst. Viss tā asambleja tur ir brīnišķīga, vai ne? Kamilas garlaikot sēž un ēd, un kazas ņem pretī visus tavus burkānus paēda, gan kazas, gan Leo paēda, un es vēl uzēdu tos burkānus. Viss forši nedaudz tāds smiltiņas efektu, bet, kas tad no smiltīm kādam ir noticis? Nekas. Un, protams, arī vēl 40 minūšu papagaļu rinda. Tas tā kā, ko 2 stundas ir bērnu stāvēt rindās? Nē, tas tomēr nav pa brīvu pasākums, kā kuram, ja. Bet, tomēr būtu forši, kad varētu izņemt tos konkrētos taloniņus uz konkrētiem laikiem un tad iet iekšā un baudīt to visu, jo, protams, ka es tur devos sestdienā, protams, pilnīgi visa Latvija bija izdomājusi tur doties, un es neatšķiros nekādā ziņā no visas Latvijas, jo šis ir podkāsts normāliem cilvēkiem, es esmu normāla mamma, normāls cilvēks, es braucu uz zoodārzu sestdienā, jo kad man braukt? Kad? Pirmdienā 12. pa dienu, dienas vidu, nedomāju visu, tad man ir pilates. Lūk, jā. Tad tas būtu vienīgais tāds ieteikums pārējais. Viss tā asambleja, bet tie brīnišķīgie zvēriņi tiešām ir ļoti forši un tā kā raduši pie cilvēkiem, labprāt nāk draudzējas ēd un var trušas pamīlēt un viss var notikties un papagaļu māja. Tur bija forši. Skatieties. Abiem tikai. Jā, dosi. Tauciņš. Jā. To lai. Tādi mīļi, skaisti forši zoo piedzīvojumi, kur es zem video vēl salikšu veselu kaudzi ar citiem zoodārziem, ko jūs ieteicāt redos, jo es jau, protams, prasu, kur ir nākamais zoos, kuru man laist, un tur ir gan mini-zoo Karlīnas netālu no Aizkrauklas, mini-zoo Ātoma netālu no Liepājas. Es vispār nesaprotu, kur Latvijā tik daudz mini-zoo. Tas vai ir nenormāli labs biznes, vai baigie zvēru mīļi šeit Latvijā dzīvo. Tad ir mini-zoo Mežiņa, zoo Zem, tur ir strauss un kaza, tas pie Kuldīgas esot zoo rezidence Dolas salā, Cīruļa kalvenē, Latgale zoo Daugavpilī ļoti, ļoti, ļoti daudz zoodārzu ieteikumu, tā kā mēs esam zoo speciālisti un lai mums veicas aplūkojot zvērus, tos, kas nav Rīgas ielās. Jūs jau nedomājāt, ka nebūs kultūras sūklis, protams, ka būs kultūras sūklis, protams, ka es turpināju uzsūkt kultūru un es tiešām uzsūdzu dažādas kultūras notikumus norises, bet, ziniet, es arī sapratu, ka, laikam dažam labam te ir taisnība. Pieauguši cilvēki no bērniem atšķiras ar to, ka viņi māka paturēt mēlē aiz zobiem, lai viņiem vēl būtu draugi. Tāpēc par visu es nevaru izteikties. Ja? Es ļoti gribētu būt atklāta, kā tāds atklātais, atklājums, bet es nevaru to izdarīt, tāpēc es izteikšos par tiem, par kuriem es varu izteikties, neaizskarot vienkārši. Ja?
Un vispār, jā, paldies par jūsu brīnišķīgiem visādiem komentāriem. Es vēlreiz saku, un es vienmēr teikšu paldies jums, ka komentējat, paldies, ka dalāties, paldies, ka piedalāties man satura radīšanā. Nu, šaujam kultūras sūklī, un es biju pavisam nesen Gundagas Rozes idejas autors, Gundagas Rozes. Grāmatas, tu vari to atļauties prezentācijā. Kādam patīk šis Gundagas Rozes grāmatas PR pasākums? Tev kā neinfluenceri. Ļoti garš ēdiens. Jā, tas vienmēr ir jāatcerās par PR pasākumiem. Var paēst. Jā, bez alkohols šambrēns. To mēs zinājām. Tas ir garšīgs. Un skaists skats. Jā, ļoti skaists skats. Ja? Es biju skaistajās Swedbanka saules akmens telpās, tur augšpusē, kur neviens tā netiek, ja vienīgi nav ielūgts kāda atklāšanas pasākuma vai nestrādā bankā, un dēļ tā skata es varētu sākt domāt, ka es varu strādāt bankā, bet ja es sāku strādāt bankā, tad banku nozarē Latvijā, man liekas, vispār ir krahs, vai ne? Un runājot par, un te ir arī runa par to, vai ne, tu vari to atļauties, ir grāmata, tā kā domāta sievietēm, un es domāju, kāpēc tikai sievietēm? Grāmata cilvēkiem, sievietēm, par naudu, par tādu veselīgu tās lietošanu, saprašanu, kā tad viņi kustās. Nu, es esmu izlasījusi tā pārējot pāri šo grāmatu, ja ne tā baigi taisni visas lapas pēc kārtas, bet diezgan, un ko es varu secināt? Ļoti vieglā valodā Laura Ikauniece mēģinājas apkopot it kā visu to, ko mēs pašsaprotam, it kā zinām. To, kad, lai saprastu, kas notiek mūsu finansēm, ir jāpieraksta vismaz nedēļa vai mēnesis savus finanses un jāsaprot, kur tās dodas, kur tās nedodas. Nu, protams, ka visforšāk ir, ja mēs plānojam savus izdevumus un ienākumus, un, piemēram, te ir daži ieteikumi, piemēram, kā plānot pārtikas budžetu, protams, kā sākt veidot uzkrājumus, kur investēt un ieguldīt, nevis vienkārši turēt kontā. Nu, varat vienkārši palasīties, iedvesmoties savai finanšu veselībai, par vēlu nekad nav sākt uztraukties par naudu, bet lasot šo grāmatu, ko es pārsteigta biju, ka, es nemaz neiedomājos, ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir tādā kredītu jūgā, un arī par to tiek runāts, ko darīt, ja tev viens kredīts sedz otru kredītu, un tu esi iekļuvis tādā kā pilnīgi melnajā cilpā, un tā jau arī ir tā ātro kredītu prakse, tomēr ir, un cilvēki iekrīt tajās lamatās, kā ļaunu neko negribot, un, protams, tā kā sieviešu grāmatā, te ir arī sadaļa par šopaholismu, kaut gan šopaholisms piemīt arī vīriešiem, un es zinu dažu labu šopaholiķu vīrieti. Protams, te ir arī izskaidrots pamatu, piemēram, pensiju 2. līmenis, 1. līmenis, ko tas viss nozīmē, kā uzraudzīt savu pensiju 2. līmeni. Tās ir nodaļas, kas man vēl ir dzīvē priekšā, un kuras es tiešām tagad vienkārši sākšu studēt ar šo grāmatu. Kas te vēl ir tādas labas atziņas, labi ieteikumi? Autoru kolektīvs nav mazs. Autoru kolektīvs nav mazs, to rakstīja Laura Ikauniece sarakstījusi pēc Gundagas Rozes ierosinājuma, un te ir dažādas pieredzes no sievietēm, kā viņas ir padalījušās ar savām praksēm, kā lieto naudu, ir daži uzdevumi, piemēram, 5 minūšu audits. Investēšana sākas ar savu naudas maciņu inventarizāciju. Kurš grib inventarizēt? Tur nav ko inventarizēt, čik nekā jau tur tāda nav. Dažādi sarkanie karodziņi, un kas tev ir jādara, kas tev nav jādara. Es nezinu, vai šī grāmata tev liks justies labāk. Es nezinu, es negarantēju. Bet, iespējams, šī grāmata liks tev aizdomāties par to, kā tu izturies pret savu naudu. Varbūt, es nezinu, uzdāvini draudzenei, kur triec naudu pa labi pa kreisi, un viņi tev būs pateicīgi. Nezinu, varbūt mammai māmiņu dienā, varbūt, kaut gan tur, ko tur sākt. Mammai noteikti viss ir skaidrs par naudu bijis, un viņi māka ar to apieties. Ļoti labi. Lūk, un vēl viena kultūras sūkļa sadaļa es gribu veltīt izrādēji Nodevība, kuru es piedzīvoju Mihaila Čehlova Rīgas Krievu teātrī. Aizvadītajā nedēļā es biju pirmizrādē, un pirmizrāde šurumburums, kas notiek Rīgas Krievu teātrī, to nevar sajaukt vai salīdzināt ne ar vienu citu Rīgas teātri. Ik pa laikam man tomēr izdodas tikt uz pirmizrādēm, un pirmizrādes ir tādi īpaši svētki brīdis, kad dzimst izrāde, vai ne? Kad izrāde ieskrienas, manuprāt, tā parasti ir vislabākā kādu 9. 10. izrāde, tad jau tas kaut kas cits, bet uz pirmizrādēm mēdz arī ielūgt, un arī es tiku ielūgta, un paņēmu līdzi savu labāko draudzeni, un mēs aizgājām uz izrādi. Tas bija tiešām ļoti pārsteidzoši, kas tur notika. Bija tik daudz cilvēku, visi runājās, visi sapucējušies. Protams, bārs atvērtais, ja? Lūdzu, Rīgas Krievu teātris uztais atvērto bāru, kurā
tā, noteikti tāda garantijas došana, ka cilvēkiem visticamāk jau patiks tas, ka ir atnākuši uz šo teātru. Otrkārt, cilvēki, kas tika piespiedu kārtā atvilkt uz šo pirmizrādi, piemēram, vīriešu pārstāvjiem, viņiem jau tiek tā kā atmaidzināts tās nervu šūnas, un tā es nezinu, vai tas ir labi nodzirdīt savus potenciālos skatītājus pirms izrādes, bet tas bija ļoti patīkami un garšīgi. Kāpēc ne? Lūk, un bija arī fotogrāfs un viss tāds labs šurumburms, bet es gribētu tomēr runāt par pašu izrādi, un Lugas nodevība autors ir Harolds Pinters, ar citu viņš arī Nobel prēmijas laureāts ir, un šī Luga pēta tādas... Man gribētos runāt no sevis, ko es sajūtu tajā izrādē un tajā Lugas vispār uzbūvē un darbībā. Faktiski man šī Luga bija par draudzību un par nodevību un par to, ka tā draudzība reizēm tiek likta augstāk kā pati nodevība, un tad tie pinekļi un zirnekļu tīkli apvijas, ka tu vairs nesaproti, kas ir kas, un lai nezaudētu pašu tuvāko, ne savu sievu, ne savu labāko draugu, tu turpini dzīvot tādā kā melu jūgā, kurā tu zini jau sen, ka nekur nav patiesības. Un izrādes radošā komanda paveikusi ārkārtīgi skaistu darbu, jo, kas raksturīgs Rīgas Krievu teātrim un aktieri spēlē tur, tā ir kaut kāda tāda ļoti gaisīga, netverama, viegla un ārkārtīgi skaista un bagāta ir tomēr Krievu valoda, un ir tik ļoti aizraujoši klausīties šos tekstus, īpaši, ja tie ir tik izcili teksti, kā padodas Haroldam Pinteram, kur daudz vairāk reizēm par vārdiem runātās pauzes, klusums un, protams, aktieru spēle, žesti, mīmika, kustības. Man tiešām ļoti gribas uzteikt šo izrādi un pieredzi, ko man tā sniedza, jo, starp citu, runājot par arī scenogrāfiju, kas man ļoti priecēja, ka es beidzot redzēju sievietes scenogrāfijas darbu, tā ir Gaļa Solodovņikova, kas ir scenogrāfijas autori, un es nezinu, vai viņiem ir kaut kāda sadarbība ar Latvijas finieru, bet skatu bija no tāda koka sajūtās, tāda finierēta, un tika izspēlēts brīnišķīgas dzīves ainas notikumi atpakaļgaitā. Tad viss sākas no stāsta pēdējās minūtes un iet līdz pirmajai minūtei, kur pa durvīm melna, tumša sajūta ienāk, un tā ir pati nodevība, so tāda dūmu forša efekta. Un tiešām bija ļoti skaists gaismas, protams, Oskars Pauliņš vienmēr brīnišķīgs gaismu mākslinieks, panāk vajadzīgos efektus, vajadzīgos brīžos, bet runājot par aktieriem, tie ir, es nezinu, Jekaterina Frollo, Busels un visi pārējie, tie ir ļoti forši aktieri, kurus es novēlu visiem redzēt. Un kas interesanti, šīs pirmizrādes laikā satiku vairākus cilvēkus, un arī mana līdzgājēji bija cilvēks, kas pirmo reizi nokļuva Rīgas Krievu teātrī. Neiet šim teātrim garām. Tas atrodas Vecrīgā. Pirms ieejas teātrī tur ir skaisti arī mākslas galerija, kur atrodas šāds darbs. Apskatieties arī šo atvērto mākslas galeriju, šo darbu par radītāju un radīšanas mirkli un to pieskārienu. Un pats teātris ir vizītes vērts, protams, un runājot vēl par izrādi, es neatreferēšu, kā parasti es nestāstu par to notikumu gaitu, bet šis bija tā sajūta sev pārņem tāda baiga, jo izrāde ļoti īsa, tikai 1,5 stundu gara, kas varbūt iepriecina ļoti daudzus, bet tajā notiek tik koncentrēta un tik intensīva informācijas nodošana, kur tu skaties un tu kā atveldzējies un esi brīvs un priecīgs un viss ir tāds humorpilns, vai ne? Kā bieži dzīvē, ar tādu satīru, prieku, notiek dzīves vissāpīgākie kaut kādi mirkļi tiek risināti vai sarunas. Un, tā pēcgarša ļoti gara un ilga. Mēs ar draudzeni pēc tam devāmies, protams, uz Martinelli, visas tās pārdomas slīcināt austerēs un šampanietī, jo mums bija jāpārunā to, kāda ir mūsu draudzība, vai mums ir kaut kas slēpjams, nav kaut kas slēpjams. Un runājot par atklātību, tad mēs vienmēr daudz esam uzdevuši sev šo jautājumu, vai labāk ir pateikt visu, ko tu domā, vai neteikt neko, vai pateikt daļu patiesības. Tur katram jāatbild ir pašam. Katram jāizvērtē pašam, ar ko viņš ir gatavs dzīvot un ar ko nav, bet es jau laikam teicu, ka tā nodevība ir aizraujoša ceļojums no tagadnes uz pagātni, un ja tu kādreiz būtu kaut ko izdarījis vai pateicis, kāda būtu tava dzīve tagad. Es ļoti ceru, ka tev patika arī šis podcasts. Es ceru, ka tev bija absolūti fantastisks brīvdienas. Es ceru, ka tu turpini cerēt uz vēl labāku rītdienu. Turēsim savu brīvību godā un daudz laimes mums visiem Latvijas atdzimšanas gada dienā.